Es tev stāstīju, kādas bija aiziet pie ārsta un kā viņš tev testē? Nē. Nu pēc ies tu paņem, tu aiziet pie viņš tā pasaka, novelc biksītes. Viņš uzliek tādu milzīgu tā kā gaismas spuldzi uz tavu krānu virzienu. Viņš pasaka māsņām vai vienkārši pagriežās citu virzienu, lai viņš nav gar istabām. Tu novelc bikses, viņš tev pasaka, novelc ādu. Es tāds es tāds parādu ore, kur man tur, cik man tā kā pīmpjā apakšā bija tas pums. Es tāds parādu, viņš tāds, o jā. Un viņš tāds, davai, klausies tā. Tu tagad paņem savu dzimumu locekli rokās. Tu tā kā paņem viņu un paplieti savu čurāšanas caurumu mazliet vaļā. Es tāds, Viņš tāds, neuztraucies, nesāpēs. Kāds ir iespējams čurāšanas caurumu platāk? Nu, pamēģini tagad tā kā paspiet tās maliņas bišķi vaļā, ka tev tas caurums mazliet atverās. Jā. Un tu tāds paņem atver, viņš tāds neuztraucies, tā nesāpēs. Un viņš tāds paņem tādu šista nereāli garu tādu stīkla trubiņu mazliet, iesprauž tev iekšā, tajā caurumā, čista tā kā pirksta dziļumā, un tu vienkārši jūties tik pretīgs un izvarots reāli vienlaicīgi. Un tu vienkārši un viņš tāds, nekās, davai vēlreiz, un viņš iesprauž citu trubu iekšā tavā pīmpa caurumā, un tad tu rausties, un tu raudi, un cenš izvelk viņu ārā, un tu tev sāp, ka tu čurā kādu laiku, un tu vienkārši visu dienu jūties pretīgi, tā kā es mēģināju gulēt autobusā, es vienkārši iedomāju, atcerējos to bildi, un to sajūtu, un vienkārši... Kā tev bija, nebija tā no sākuma, kad tu tagad parādīji viņiem savu locekli, un to sacēlās mazliet? Nē. Tas bija vecs ops, jā. Es jau iepriekš biju rādījis. Un kā? Un kā? Tev tagad nav kauns par sevi? Nē, es gāju ja tā padomā. Tā pa lielam. Pohur for the reference. Pēc tādas pieredzes, tu čīsti, tev vajadzētu staigāt ar izsargāšanos līdzekli. Ar prezervatīviem reāli. Ja tu to negribi vai atkārto. Tas ir traki. Edži, atceries, kādam no mūsu grupas tam bija jāizdara. Vienmēr bija jābūt kādam pīderam, kas reāli ignorēs to. Paņem sekas un tas stāstīs visiem pārējiem draugiem, kāpēc tev tā nevajag darīt. Lai gan, man liekas, viņam būs pohu, viņš paņem soli un kaut ko noķersties, viņš, vienkārši negrib izmantot to gumiju pēc viņiem. Nāksies, atceries, kā tu man paļaukāji, zini, kā ne jau tas dabūkšu, izmanto gumiju, pīderi, izmanto! Tad tev vajag man paļaukāt, Edgar. Tad tev vajag man paļaukāt. Tu varēsi man iepļaukāt, kad es būšu beidzis ar tevi. Kā bija tas process, tu raudāji, tev sāpēji? Tas bija vienkārši ļoti pretīgi. Tas bija, tas nebija sāpīgi, tas bija ļoti diskomfortiski un ļoti fucking pretīgi. Un zini kā, viņš čistā, tu varēji just, ka tā truba ļoti dziļi iegāja, tā kā rādītāji pirks reāli, tu nezināji, ka tavs pīms varēja tik dziļi varēja caurumā ieiet. Un es pilnīgi tā kā atkāpos, zini kā, viņš tā kā pilnīgi tā kā spieda uz priekšu, tā kā, kamēr es tā kā ejot uz atpakaļ, tā kā. Jā. Es gribēju viņu izvilkt. Es viņam teicu lēnāk, viņš tāds nekusties. Tas ir fucking jēcīgi, vecīgi. Kāda bija sajūta, ka tevī iegāja iekšā plasmas strubiņa? Kāda bija sajūta? Tā kā tev izdrāst nabā. Pagaid, tev gadījumā arī nav bijis kaut kāda vēdera infekcija? Nē. Es nezinu, pamēģini tagad sev iebakstīt ar pirkstu iekšā nabā, cik zinu, var iespiest, tam tik pretīgs. Man ir bail, ka es nomiršu. Nē, bet zin kā tev tagad ir izmanto ārstu, kad tev vairāk pa 18 gadiem, tev tagad maksā par ārstu pareizi. Un reāli viņš tevi iegāja, viņš pa tevi ierēdz, te reāli tevi pretīgi sajūtas. Paga. Nē? Tikai par pierakstu, tas bija viens ebrejs. Tā tev palīdzās. Tas vienalga, ja domājies, tu samaksāji vienu eiro par to, ka tevi iegāja iekšā. Esmu lēdz, zinu kā bija. Tas lēdz.
Nē, nu katrā ziņā, principā, ja pašam ir prieki par to, bērni neaizmirsiet izsargāties. Es reāli vienreiz nopirku seksu pa etalonu.